Sometimes it just happens that the best in one business wants to consult with the best in another. This was the case recently for our rally team, Nākšņas Rally Sport. As it happens, the largest and most experienced rally raid team, Kamaz Master, wanted to meet up, resulting in our experienced rally driver Māris Nākšņs being joined by the famous Dakar winning driver Vladimir Chagin. Знакомство с Латвией, с городом Ригой, с замечательным, красивым, старинным городом. Потому что многие ребята в команде не были в Латвии ни разу. Мы много слышали о команде Nākšņsa. И интересно было встретиться, пообщаться, проехать на машинах классического ралли. Māris and his team are well known in Russia as a very professional and experienced crew. Nākšņas Rally Sport works throughout Russia and teaches the local drivers proper driving and pace note writing techniques. Kaut kā tā ir sakritis, kad vairāki rally reida piloti ir bijuši man komandā vai uz apmācību. Un, acīm redzot, tas viņiem ir stipri palīdzējis uzlabot rezultātu. Un, iespējams, ka tā arī tā informācija ir nonākusi līdz Kamaz komandai. Un es biju ļoti pārsteigts, kad man Vladimirs Chagins pazvanīja un jautāja par iespēju uztaisīt tādu apmācību viņu komandas braucējiem. In the eyes of the Russians, Latvians have always been very responsible, hardworking, and knowledgeable. This is also the case in rallying, as it does not forgive even the tiniest mistakes. And this is where both teams are similar, as Chagin's team are also extremely professional. All their drivers have a technical background and have a vast experience in racing. Наши пилоты, все 5, которые здесь находятся, они когда-то в детстве занимались картингом. И я тоже в детстве занимался картингом. Нам маленькие машинки знакомы. Это вот только в команде Kamaz Master мы, участвуя в Дакаре, пересели на большие грузовики. Но не приходилось никогда ездить на машинах классического ралли. Это мы первый раз. One thing that Māris Nākšņs can still show his team is how to drive a rally car. Naturally, they are all world-class drivers when it comes to trucks, but none of them had driven a rally car before, and they chose Nākšņas Rally Sport to try their rally racing for the first time. Mums ir ļoti senas tradīcijas jau vispār autosportā. Rallijā ir ātri braucēji un, teiksim, klasiskajā rallijā mēs esam priekšā. Tur nav ko noliegt un mums ir uz doto brīdi treniņu iespējas ir daudz plašākas. Mums ir brigādes, kas treniņus ļoti profesionāli organizē. Un arī kā komandas mēs esam diezgan attīstījušies un varam labus pakalpojumus sniegt. Даже картинг помогает ралли-рейдам. Это борьба за секунды, борьба за десятые секунды, за тысячные. Потому что хотя и Дакар длится 2 недели и 10 тысяч километров, но 2 недели гонки состоят из часов. Часы из минут, минуты из секунд. И нужно бороться за каждый метр трассы, за каждое мгновение, за каждую секунду, чтобы сложился результат. И это, безусловно, все понемножку помогает. То, что мы сегодня 1,5 дня провели с командой Nākšņs, нам очень, конечно же, это в чем-то поможет. Каждый для себя что-то новое в жизни увидел. Но и учитывая, что Дакар последние годы становится все более скоростной, даже называют WRC Дакар, какие-то моменты в пилотировании, конечно же, наши гонщики смогут применить на ралли Дакар. It says a lot that they, having the resources and experience to choose any team in any country, decided to work together with a team gathered by Māris. Мы приехали пообщаться с Марисом. Очень серьезные профессиональные спортсмены, известные в Латвии, далеко за ее пределами. Приятные в общении, нам рассказали о тонкостях в управлении автомобиля, о своих машинах. Мы провели 2 замечательных, хороших дня. Tā lielākā atšķirība ir no tā, ka viņi pieraduši braukt citā disciplīnā, rally reids, un šeit ir klasiskais rallijs. Un nav tik viegli pārslēgties uz to,
kad ir jāklausās, ko saka šturmans un jānotic. Un tikai pēdējā, trešajā sesijā, ko mēs braucām, zēniem izdevās ātrā vietā nepārredzams tramplīns, aiz kura ir lēzāns līkums noturēt gāzi pilnu tikai pēdējā piegājienā. Tomēr viņiem tas ir tik dziļi iedzīts iekšā, ja neredzi, piebremzē. Rally rēdā tas ir tāds likums, ja, un to var redzēt pēc visiem pilotiem, ka viņi brauc to, ko viņi redz. Uz beigām viņi sāka uztvert to stenogrammu, ko es diktēju, ko es teicu priekšā, un sāka jau vairāk tā kā braukt pēc tā, kādu informācijas viņiem devu. Un arī pārsteigts bija par Vladimiru, kurš arī pēdējā braucienā tiešām arī saklausīja to un dažas vietas tiešām pārliecinoši ļoti ātri izbrauc, kur es domāju, ka tomēr viņam tik dziļi ir iekšā tas piebremzēšana, piesardzība, tā rally reidu braukšana, ka viņš to nevarēs, bet viss sanāca. Un vairāk no zēniem man arī pārsteidz, priekš pirmās reizes bija ļoti labs rezultāts. Modest Neikšants is a very experienced rally driver, and his upside compared to others is that he can also tell you how to drive fast, not just set quick times himself. Only a few drivers have the talent to become great driving coaches. Last but definitely not the least, they can all converse in Russian. Man nav jāmēģina iekārdināt vai tas kaut kā jāizpušķo. Es izdaru savu darbu maksimāli labi. Viņi to novērtē un viņi jau teica, ka viņi atgriezīsies.